Latvijas Nacionālais arhīvs ir lielākā atmiņas institūcija Latvijā. Tas glabā vairāk nekā 23 miljonus glabājamo vienību. Šis krājums ir izvietots vairākās krātuvēs visā Latvijas teritorijā. Tā nav tikai Rīga, tās ir arī 11 lielākās Latvijas pilsētas. Lai šo bagātību saglabātu un papildinātu ar liecībām par šodienu, ir vajadzīga plaša speciālistu komanda. Mēs varam piedāvāt darbu gan IT speciālistiem, kas var veikt šo dokumentu tekstu lasīšanu, gan arī ķīmiķiem, kas var analizēt materiālu, noteikt papīra ilgmūžību un prognozēt dažādu šo dokumentu saglabāšanas laiku. Mēs gan veicam ķīmisko izpēti, nosakam papīra skābumu, lai zinātu, cik tas būs ilgmūžīgs, gan arī nosakam šķiedru sastāvu, kas tādā veidā arī prognozējot šo ilgmūžību, papīra izturību. Tādā ziņā arī datējam dokumentus, zinām, cik tie ir veci pēc šādām analīžu metodēm. Praktiski noskatām tās labākās metodas, kādas ir šobrīd Eiropā, un tādas arī piemērojam šeit uz vietas un arī apmācam citu Latvijas atmiņas institūciju restauratorus. Papīra tādu rokrakstu restaurācijā varētu teikt, ka mēs šeit esam tādi vadošie, jo tik dažādu materiālu, tinšu un papīru daudzveidība, kāda ir arhīvā, nebūs nekur citur. Mums ir plašs iekārtu diapazons un saņemot to dokumentu, mēs izvērtējam, tad ar kādu iekārtu vislabāk šo dokumentu varētu digitalizēt. Vai tas būtu skaneris, vai tā ir digitālā kamera, kāda izšķirtspēja nepieciešama. Un tad arī tad veicam bieži vien arī tādus paraugus, sagatavojam un nosakam, kas tad būs vislabākais, karā vislabākās krāsas arī oriģinālam atbilstošākās būs un teksta salasāmība, kura varētu būt vislabākā. Mēs varam šos tekstus padarīt mašīnu lasāmus, it sevišķi šobrīd mašīna raksta tekstus un tādus drukātos tekstus, bet strādājam arī pie rokrakstu tekstu atpazīšanas ar laiku, lai varētu arī jebkuru senāko rokrakstu sastādot tādu mākslīgā intelekta versiju programmu, tad izlasīt arī šo rokrakstu. Mākslīgais intelekts, domāju, ka varētu uz priekšu būt ļoti izmantojams arhīvu tekstu lasīšanā. Nacionālais arhīvs tāpat glabā plašas karšu kolekcijas, kuru pieejamībai nepieciešams veikt to digitalizāciju, ģeoreferencēšanu un publicēšanu internetu platformās. Arī šeit būtu nepieciešami atbilstoši speciālisti.